Galvas impulsu tests ir izmeklējums, kas var palīdzēt atdiferencēt reiboņa lokalizāciju. Pie vestibulāriem reiboņiem, ja reiboņa iemesls ir perifērā vestibulārā sistēmā iekšējā ausī, diezgan bieži šim testam jābūt izmainītam. Un mums jāredz, ka vienā pusē vai citreiz abās pusēs ir vestibulārā aparāta, disfunkcija vestibulārā aparāta bojājums. Pārsvarā centrālu reiboņu gadījumā izmeklējums ir normāls. Ja ir šaubas vai klīniski neskaidrība, kur ir reiboņa iemesls un kāda veida reibonis pacientam ir, tad pacients ir nosūtāms uz galvas impulsu testu, lai palīdzētu atdiferencēt un ieraudzīt reiboņa lokalizāciju, bojājuma lokalizāciju. Ja klīniski ir skaidrs, ka reibonis nav saistīts ar vestibulāro aparātu un vestibulāro sistēmu, piemēram, tas ir ortostātisks reibonis, kad pacientam paliek vājuma sajūta, tumšs gar acīm, pieceļoties kājās uz īsu brīdi, tad tādos gadījumos šis izmeklējums nav nepieciešams, bet ja ir aizdomas par tādām saslimšanām kā vestibulāru neirītu, Menjēras slimību, vai arī klīniski nav skaidrs, kur ir bojājums, vai tas ir perifērā vai centrālā vestibulāra aparāta daļā, tad pacients ir nosūtāms uz izmeklējumu tālāk precizēšanai.